Sveicināti! Man liels prieks jūs šodien redzēt, un šodien mums ir tāda, nu, sabiedrībā diezgan, es teiktu, stigmatizēta tēma par atkarībām. Tā, vēlos noņemt augšējo rīkjoslu, bet jums viņi netraucē, vai ne? Jūs neredzat augšējo rīkjoslu, kas rādās man. Nu, laikam nevienam traucē sakiet, bet jā, šodien mums tāda sabiedrībā stigmatizēta tēma, es teiktu, atkarības, un par to, man liekas, sabiedrībā vai nu runā ļoti akūti, vai nerunā nemaz. Katrā ziņā ļoti interesanta tēma, jo, nu, teiksim tādu vielu lietošanu vai aizraušanās ar kaut kādām aktivitātēm, viņi jau ir pastāvējusi kopš seniem laikiem, ar visiem vīna dieviem un citām maģiskām vai eteriskām būtnēm. Bet mūsdienās, manuprāt, tā ir ļoti aktuāla tēma gan pieaugušo, gan bērnu sabiedrībā. Nevelti tagad dažādos ziņu portālos figurē tādas rubrikas kā Latvija zeme, kura dzer, vai arī kā atraut bērnu no telefona. Nu, katrā ziņā tēma būs interesanta un centīšos pieiet tai gan no tādas teorētiskākas, gan praktiskākas puses, un pavisam īsi par mani, kāpēc es jūtos gan droši runāt par šo tēmu. Tas ir tāpēc, ka esmu strādājusi Rīgas sociālā dienesta atkarību profilakses sektorā, gan ar bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, kuri nokļuva pie manis vai no ar sociālā dienesta nosūtījumu, vai no administratīvās komisijas, piemēram, bērni, kas ir uzpīpējuši vai iedzēruši, vai kaut ko citu lietojuši vai darījuši, vai no izglītības iestādes, vai jau probācijas dienesta, un esmu šķiet redzējusi šo problēmu no dažādām pusēm. Vēlāk esmu strādājusi arī Valsts bērntiesību aizsardzības inspekcijā un redzējusi tādus varbūt smagākos gadījumus, bet esmu redzējusi arī ieinteresētus vecākus, kas grib un var par šo tēmu runāt. Mūsu šodienas plāns ir parunāt par atkarības jēdzienu kā tādu, par riska un aizsargājošiem faktoriem saistībā ar atkarībām, par atkarību apburto loku, sekām un, protams, bērniem un jauniešiem, kas ir tāda, es teiktu, visievainojamākā sabiedrības daļa tieši saistībā ar atkarībām, par dažādām tendencēm un veidiem pasargāt, par tādu ļoti sarežģītu lietu kā līdzatkarība. Tur vairāk runāsim par to, tad, kad līdz tam punktam tiksim. Iespējams, daži ir dzirdējuši šo vārdu, iespējams, daži nē, kas ir ok, bet katrā ziņā tas, ko ar šo vārdu uzreiz var pateikt, ir, ka atkarība jau nav tikai par vienu cilvēku, bet par vidu viņam apkārt un sabiedrību kopumā. Lūk, un visbeidzot, iespējamie risinājumi, kas tad var palīdzēt, ja tā atkarība tiešām ir sasniegusi, tā teikt, slimības robežu. Un, protams, būs vieta arī jautājumiem, komentāriem, arī iebildumiem, ja tādi rodas, un es plānoju to lekcijas daļu uz apmēram pusotru stundu, varbūt nedaudz ilgāk, skatīsimies, kā mums ies, un tad būs vieta jūsu jautājumiem, komentāriem, un varbūt daļa no tiem jau tiks atbildēt lekcijas laikā, bet es iesaku rakstīt čatā tāpat, lai neaizmirstās, un tad jau mēs beigās skatīsimies, kur tās atbildes ir nepieciešams, un kas to zina, varbūt izvērtīsies diskusija. Tas, kam es vēl gribu nedaudz pievērst uzmanību, ka, lai padarītu šo sarunu nedaudz varbūt interesantāku un iesaistītu arī jūs, es aicinu izmantot vietni slido.com. Tātad jums ir tāda iespēja savā ierīcē tātad atvērt šo interneta vietni, rakstot slido.com un ierakstīt šo kodu, ko jūs šobrīd redzat attēlā, tātad 2881921, un jums būs piekļuve dažiem interaktīvajiem uzdevumiem, kurus es piedāvāšu. Viens būs tūlīt pat, tā ka, ja jums ir tāda iespēja,
tad atveriet vietni slido.com vai slido.com un ievadiet šo attēlā redzamo kodu. Es tagad brīdiņu uzgaidīšu, lai to redzētu, un pēc kādas minūtes dosimies tālāk. Ok, mēģināsim tikt galā ar pirmo uzdevumu. Un šeit arī jūs ekrānā varat redzēt kodu, kas ir jāizmanto, ja vēl nesat paspējuši to ievadīt. Un tas uzdevums ir atbildēt uz jautājumu, ar ko jums asociējas vārds atkarība. Tad, ieejot lapā slido.com, jums ir iespēja atbildēt uz šo jautājumu, un to arī aicinu šobrīd darīt. Gaidīsim, kad ienāk vairākas atbildes. Un prieks redzēt, jūs aktīvi iesaistāties, un redzam, ka visbiežāk cilvēki, tātad jūs atbildat alkohols, narkotikas, nespēja kontrolēt, nespēja atteikties, nebrīvība, ieradums, kaut kas slikts, kaut kas nevēla, kaut kas, ko vajag, vājums, slimība, dažādas tehnoloģijas tiek pieminētas. Jā, ļoti precīzi. Daudz arī tādu dažādu domu, bet kā mēs redzam, pašā vidū vārds alkohols un nevelti. Bet pie tā mēs arī pieslēgsimies drusku vēlāk. Paldies par iesaisti, un būs vēl daži šādi uzdevumi turpinājumā. Nu, tad sāksim ar plāna pirmo punktu, un tas mums ir atkarības jēdziens. Šis būs no teorijas, bet centīšos to paskaidrot vienkāršiem vārdiem un ar piemēriem. Tad atkarība pēc definīcijas ir biopsihosociāla slimība. Tas nozīmē, ka tā ietekmē cilvēka bioloģisko, psiholoģisko un sociālo funkcionēšanu. Un par šo mēs tālāk runāsim sīkāk. Bet kas vēl te ir? Tātad primāri kroniski progresējoša slimība. Vārds slimība, kur jūs pieminējāt arī iepriekšējā uzdevumā. Un šis īstenībā ir bijis tāds, drusku strīdu sābols tādā vēsturē, kur tad sākas slimība, jo, ja cilvēks ir slims, piemēram, ar diabētu, tad viņš būtu tā kā jāatbalsta, varbūt jāžēlo, vai ka tā nav viņa vaina, ka viņam obligāti tagad, es nezinu, ir diabetes, augstēšanās, gripa vai kovids. Bet, bieži vien, ja cilvēkam ir kaut kāda atkarība, tad drīzāk otrādi mēdz cilvēki pieiet un teikt, ka viņš pats vainīgs, pats viņš to izvēlējās, un kā viņš tad tā, un kā viņš tad šitā, un vai viņš vispār ir pelnījis kaut ko. Un kur tad sākas un beidzas šī slimība, jo ne jau visi, kas lieto kaut kādas vielas vai nodarbojas ar kaut kādām aktivitātēm, tagad ir slimi. Tā ka par šo arī būs mūsu saruna. Kas vēl ir interesanti, kad tad, kad lūk, ir iestājusies šīs slimības stāvoklis, tad tas nav ārstējams. Nav izārstējams, atvainojiet, bet ir ārstējams. Tātad pilnībā izārstēt nevar, bet var ārstēt. Un atkal definīcijā ir iekļauts vārds līdzatkarība, ka tas rada problēmas līdzcilvēkos un būtībā galu galā arī visā sabiedrībā. Un tad man te ir tāda varbūt savāda attēla, kurus mēģināšu tagad paskaidrot.
Iedomājieties cilvēku, kas mācās braukt ar velosipēdu, varbūt arī paši braucat ar velosipēdu, un tad, kad cilvēks iemācās, apgūst šo prasmi braukt ar velosipēdu, tad, to īsti nevar atmācīties. Ja vien cilvēks negūst kaut kādu galvas traumu vai nesaslimst ar kādu slimību, kas ietekmē smadzeņu funkcionēšanu, tad īsti nevar tā aizmirst vispār, kā ir braukt ar velosipēdu. Varbūt, ja gadus 30 nebrauc, tad uzkāpjot pirmo reizi būtu tā grūtāk, bet es pieņemu, ka pēc pāris mēģinājumiem cilvēks arī ņemt un aizbraukt. Un līdzīgi ir tad, līdzīgi ir ar to, ja cilvēks lieto vielas, viņas smadzenēs notiek izmaiņas, un šīs izmaiņas nav, ja tiek sasniegts atkarības līmenis, slieksnis, par ko mēs vēl runāsim, tās nav atgriezeniskas. Ja cilvēks ir pamēģinājis lietot, piemēram, narkotikas, vai pamēģinājis spēlēt azartspēles, vai arī lietojis kaut ko citu, vai darījis kaut ko citu, to īsti nevar atmācīties vai šo pieredzi tā absolūti izdzēst no mūsu sarežģītajām smadzenēm, kur ir visādi neironu tīklojumi, vielas un vēl viss kaut kas. Un dažkārt, ja cilvēks ar darbību nodarbojas gan regulāri vai lieto vielas gan regulāri, tad notiek neatgriezeniskas izmaiņas. Kaut kādā brīdī to izmaiņu ir tik daudz un tās ir tik spēcīgas, ka tās kļūst neatgriezeniskas. Un tieši tāpēc šeit ir vērts slimība un ka tā nav izārstējama, jo tajā brīdī, kad ir to izmaiņu tik daudz un tās ir tik spēcīgas, to tiešām nevar atgriezt atpakaļ. Bet var mēģināt palīdzēt cilvēkam dzīvot gan kvalitatīvu dzīvi. Un tad par to, kur tad ir šī maģiskā līnija, kur iestājas tā slimība, kur iestājas atkarība, par to parunāsim tālāk. Cilvēks nelieto, vai cilvēks nespēlē, vai cilvēkam nav saskara ar kaut kādām apreibinošām vielām vai kaut kādām aktivitātēm, kas varētu radīt atkarību. Kaut kādā brīdī cilvēks eksperimentē. Ja viņam tā eksperimentēšanas pieredze ir bijusi patīkama, dažkārt viņš to atkārto. Un dažkārt aizraujās. Aizraušanās laikā, ja tā turpinās ilgstoši, paaugstinās tolerance. Ko tas nozīmē, ka, piemēram, pusaudzis pirmoreiz mēģinot alkoholu varētu aprēpt no pusaules pudeles. Turpretī ir pieaugušie, kuri var izdzert litru stiprā alkohola un vadīt automašīnu. Viņiem ir pieaugusi tolerance, jeb uzņēmība uz vielu vai darbības gadījumā tas būtu tā, ka cilvēks var spēlēt datorspēles, piemēram, stundu, un tad jau piekust nogurt no visiem stimuliem un iet darīt kaut ko citu. Bet, ja cilvēks ir ļoti aizrāvies ar to, viņš var pavadīt par 10 un vairāk stundas no vietas spēlējot. Un galējā gadījumā, ja tiešām tiek sasniegts tāds neatgriezenisku izmaiņu stāvoklis, par kuru vēl turpināsim runāt, var iestāties atkarība. Tātad, ka cilvēks zaudē kontroli pār savu rīcību, un būtībā vismaz vielu atkarībām tiek uzskatīts, ka ir tādi divi ceļi. Vai cilvēks izveseļojas, mēģina sev palīdzēt un saņem arī atbalstu un tiek galā ar šo lietu tik, cik tas ir iespējams, kā jau teicu, tā ir ārstējama lieta. Vai arī tie, bieži vien ir tādi grūti gala punkti, mēdz teikt, cietums, slimnīca vai nāve, bet tā arī ir realitāte, kur cilvēks netiek ar to galā. Un jāsaka tā, ka, lai izārstētos, ļoti, ļoti retos gadījumos cilvēks tiek galā viens pats. Un tad, ja mēs paskatāmies to tabuliņu, kas ir zem krāsainajām bultām, tad, pārmērīga lietošana, kas būtu vēl tā kā kreisajā pusē no tās drusku maģiskās, varbūt robežšķirtnes pirms atkarības, tā saistās ar tādu uzmācīgu tieksmi. Tā ir tāda drīzāk psiholoģiska lieta, ka cilvēkam gribās, bet viņš vēl kaut kādā brīdī var pateikt nē. Var pazust arī tāda pārdozēšanas aizsarga refleks, piemēram, cilvēks var izdzert ļoti daudz un viņam nepaliek slikti. Un jau sāk parādīties kaut kāds nelabvēlīgs sekas, piemēram, cilvēks var sākt tur kavēt darbu, vai cilvēks var iztērēt daudz naudas, bet viņš vēl spēj brīžiem pateikt nē. Turpretī atkarības gadījumā tā jau ir
nepārvarama spaidu tieksme, tad cilvēks nespēja teikt nē. Viņam ir jāmāca, kā viņš var sevi kontrolēt, jo pats bez palīdzības viņš sevi kontrolēt nevar. Un tajā brīdī tā ir slimība, un tajā brīdī tiešām viņam nav pat īsti baigi jēgas viņam kaut ko pārmest vai kaut ko tur teikt, jo viņš vienkārši to nevar izdarīt. Viņam ir jāiemācās konkrētas prasmes, lai viņš varētu vismaz mēģināt. Un tas ir tas, ar ko nodarbojas ārsti, psihoterapeiti, citi speciālisti, lai palīdzētu cilvēkam apgūt prasmes, kā tikt galā ar šo lietu. Un te parādās arī abstinences sindroms. Tātad, ja cilvēks pārtrauc darīt to, ko viņš dara, vai arī pārtrauc lietot, viņam ir ļoti slikti. Ja pie pārmērīgas lietošanas cilvēks lieto, lai justos labi, tad pie atkarības cilvēks lieto, lai nejustos slikti. Un varbūt uzķerat to niansi, kas tur parādās. Un, kas ir super svarīgi pie atkarības, ka tur ir noliegums. Cilvēki ļoti bieži ir noliegumā par to, ka viņiem vispār ir jebkāda problēma, kas padara šīs problēmas risināšanu super sarežģītu speciālistiem un arī pašam cilvēkam. Un tad, kad cilvēks ir sasniedzis to atkarības momentu, tad ir tā. Pateikšu piemēru. Piemēram, azartspēlenim, viņš iet garām kaut kādai azartspēļu vietai. Viņam atmiņā ir kaut kādas atmiņas, ka viņš tur, piemēram, ir laimējis 100 eiro. Viņam parādās domas, kā būtu, ja es aizietu iemest vēl pāris eiro, kaut kādas vēl fantāzijas, ka varētu tur izcelt lielo laimestu, tur 1000 eiro vairāk. Tad viņam parādās šī nepārvaramā, nekontrolējumā tieksme, un viņš iet iekšā azartspēļu klubā. Un tad, ja viņam ir tas atkarības slieksnis jau sasniegts, viņš savu darbību var apturēt tikai līdz domu līmenim. Ja viņam parādās fantāzijas tieksme, viņš vairs būtībā nespēja sevi kontrolēt. Un tas ir arī tas, ko es teicu, kas ir jāmāca šim cilvēkam vispār pamanīt, kādas domas viņam iešaujas prātā un mācīt apturēt sevi. Un tad es iepriekš runāju par to maģisko līniju, vai ne, kur tad atkarība sākas un beidzas. Un īstenībā atbilde ir tāda, ka mēs neviens nezinām, kur mums tā līnija ir, un tas padara to visu lietu super sarežģītu un arī sarežģīti paskaidrot varbūt bērniem vai pusauģiem, bet tas noteikti ir jādara. Tas, ko es šeit gribu pateikt, jums nav jāsaprot tagad visi tie angliskie nosaukumi, kas te ir, un es arī godīgi teikšu, es neesmu ārsts vai mediķis, un es tos visus arī nezinu, bet kas ir svarīgākais. Kreisajā attēlā tas, ko jūs redzat pa vidu, dzeltenā krāsā ir dopamīna neirons. Tā struktūra, bet neironu smadzenēs ir dažādi, un viens ir dopamīna neirons, kas atbild par dopamīna vielmaiņu smadzenēs. Dopamīns ir viela smadzenēs, un dopamīns ir viena no galvenajām vielām saistībā ar atkarībām. To sauc par gandarījumu vai atalgojumu vielu. Tas ir vienīgais no kreisā attēla, ko es gribu, lai jūs zināt, bet no labās puses atkarību veidošanās procesā ir iesaistīti dažādi citi procesi, un viens no tiem tieši ir ar dopamīnu saistīts process, kas būtu tās zilās bultas, un otrs būtu ar serotonīnu saistītie ceļi, kas ir sarkanās bultas, bet tieši par tām zilajām bultām, kas ir ar dopamīnu saistītie ceļi, tur ir smadzeņu attēls, un tas zilās bultas koncentrējas vairāk smadzeņu priekšējā daļā. Tā būtu prefrontālais korteks, ja pieres daiva smadzenēm. Un kāpēc es šo vispār rādu super svarīgi? Tāpēc, ka pieres daivā atrodas cilvēka smadzeņu vadības panelis. Būtībā visas kontrolas funkcijas atrodas pieres daivā. Un tas ir iemesls, kāpēc bērniem un pusauģiem lietot vielas ir ļoti bīstami, jo viņiem tā priekšējā daiva nav attīstījusies. Tā attīstās pat līdz 25-30 gadiem, un viņa ir ļoti ievainojama bērnu un pusauģu vecumā. Un tas nav joks, ka jo ātrāk bērns vai pusaudzis sāk lietot kaut kādas vielas, viņam ļoti elastīgi var smadzenes izmainīties, jo viņas vēl tikai attīstās, un tās atkarības var iestāties daudz ātrāk, un šis ir noteikti jāņem vērā.
Tas, ko es minēju vēl iepriekš, ka atkarība ir biopsihosociāla slimība. Un ko tas nozīmē? Šeit atkal ir tāds anglisks attēls, bet es viņu nedaudz patulkošu. Būtībā katrs no mums ir indivīds. Iedomāsimies, ka mēs atrodamies tur pašā centrā, tajā sarkanajā lodziņā. Katram no mums ir mūsu dzimums, vecums, veselības stāvoklis, kaut kāda ģenētika. Ap mums ir citi cilvēki. Mums ir ģimene. Bērniem ir skola, mums ir darbs. Ir kaut kāda veselības pakalpojumi pieejami. Mums ir apkaime, kurā mēs dzīvojam. Dažās vietās ir arī kaut kāda grupu aktivitātes vai reliģiskas kopienas kaut kurā vietā. Un šīs te visas lietas, ko es tikko minēju, arī savā starpā miedarbojas. Piemēram, varbūt tā viens no spilgtiem piemēriem, ka ģimene sadarbojas ar skolu, lai tur risinātu kaut kādas individu lietas. Vēl, ja ejam tā plašāk, globālāk, tad mums ir kaimiņi, skolām ir kaut kāds finansējums, masu mēdīji šobrīd spēlē lielu lomu cilvēku dzīvēs. Ir kaut kādi pakalpojumi, tur juridiskie pakalpojumi, sociālai pakalpojumi mūsu apkaimē. Ja vēl plašāk, tad mēs dzīvojam konkrētās kultūrās, kuras pārstāv konkrētas pārliecības vai attieksmes. Un kopumā mēs dzīvojam arī tādā laika telpā. Mēs dzīvojam kaut kādā konkrētā vietā, konkrētā laikā pasaules vēsturē. Un visām šīm lietām ir ietekme uz cilvēku un arī uz viņu kaut kādām grūtībām. Piemēram, ja cilvēkam apkārt neviens nelietotu alkoholu, un ja alkohols vispār konkrētajā vietā un laikā nebūtu pieejams, un ja tomēr kāds viņu atrastu, tad būtu ļoti izstrādāta palīdzības sistēma un sabiedrībā un kultūrā valdītu pārliecības, ka alkohols nav stilīgs, tad visticamāk bērns viņu nelietotu. Mums ir nedaudz citādi, un tad, ja mēs runājam par problēmu šajā kontekstā, līdzīgi ir ar risinājumiem, pat ja cilvēkam ģenētiski ir kaut kāda predispozīcija, jeb ievainojamība uz atkarībām vai atkarīgu uzvedību, viņam tā var neizpausties, ja viņam apkārtnē un apkārtējā tādā vidē globālākā kontekstā nav iespēju to realizēt. Un šeit būs mans nākamais jautājums. Cilvēki taču zina, ka alkohols ir slikts, vai bērni zina, ka alkohols ir slikts, vai vielas ir sliktas, bet tik daudz viņas pamēģina. Kā jums šķiet, kāpēc? Tad atkal izmantojot slido.com un kodu, kas šeit norādīts. Pirmās domas, kas nāk prātā, kāpēc cilvēku lieto vai aizraujas ar darbībām. Kāds raksta, ka garšo. Ir reklāmas, kas mudina uz mēģināšanu, izmisums, sasprindzinājumu mazināšanu, garlaicīgi pieredums, lai aizmirstu problēmas. Interese. Nemāk pārvaldīt stresu, kāds norāda. Patīkams efekts, kas bieži vien iet kopā ar slimības attīstību. Piekrītu. Bezizējas sajūta. Jā. Piekrītu būtībā visām atbildēm, nav ko iebilst. Varbūt kādam ir citas domas, bet domāju, ka iesim šobrīd tālāk. Vēl parādījās laikam vārds patīk, kam es arī piekrītu. Un paskatīsimies, ko es esmu norādījis nākamajā slaidā, ko no savas pieredzes esmu novērojusi, ka dažiem tā ir interese vai garlaicība, bieži vien šī attiecas uz pusauģiem un vispār ir iemesli, kāpēc kāds eksperimentē.
Nu, pusaudžiem ļoti aktuāli arī socializēšanās, jo, nu, ja viss apkārt pīpē, kā tad es nē, jā. Ja cilvēks jau ir aizrāvies ar vielu lietošanu vai ar kaut kādām darbībām, tad bieži vien tam ir relaksācijas mērķis vai pozitīvāka paštēla gūšana. Nu, piemēram, ja es esmu tāds kautrīgs, un tad es iedzeru, un tad es varu runāties tur ar cilvēkiem, ar kuriem varbūt nevarētu runāties bez tā alkohola, tad man ir tāds pozitīvāks paštēls, un tas ir tas mērķis, kāpēc varētu dzert, ja? Bieži vien mērķis ir bēgšana, jūs arī to norādījāt, nu, tāda bēgšana no kaut kādām grūtībām, problēmām, jo ir nespēja tikt galā ar stresu, kas arī bija minēts. Vai nu, galējos gadījumos tā ir vispār tāda absolūta vienaldzība pret to, kas notiek un kāda jēga un tādi eksistenciāli dabas jautājumi. Jā. Ne tāds pilns slaids, bet mēģināšu pieiet, nu, nekavēties pārāk ilgi šeit, bet tomēr ņemot vērā, ka šis ir super svarīgi. Nu, tātad iepriekš runājām, ka atkarība ir biopsihosociāla problēma. Un, ja mēs skatāmies tos bioloģiskos faktorus, tad ir tā, ka bioloģija un ģenētika vispār kopumā var noteikt to 40 līdz 90% to problēmas skaidrojumu. Tas nozīmē, ka kādam cilvēkam ir atkarība iestājusies, tad 40 līdz 90% var noteikt ģenētika, bet jebkurā gadījumā tie nav 100. Un nav pat nozīmes, vai kura tā viela ir, ar kuru cilvēks aizraujas, vai kas tas ir par procesu, vai tā ir iepirkšanās, vai tas ir heroīns, vai tas ir veipi. Tam ģenētiski vai bioloģiski nav nozīmes, jo tas, ko es rādīju iepriekš, ka tiek izmainīta tā smadzeņu funkcionēšana, fokusējoties uz to dopamīnu un viņa ceļiem smadzeņu priekšējā daivā. Tie procesi, kas tur izmainās, viņi neatšķirās no tā, vai tas ir tiešām alkohols vai pārēšanās vai kaut kas tāds. Tās izmaiņas ir gana līdzīgas, tās tieši smadzenēs, bet tās sekas var būt ļoti dažādas, par to mēs runāsim vēlāk. Ja atgriežamies pie alkohola, tad, ja kādam no vecākiem ir alkoholisms, tad bērnam tas atkarības risks ir 3 līdz 4 reizes lielāks nekā bērniem, kuru vecākiem nav šādas grūtības, kas arī, man liekas, ir diezgan daudz. Tad, kā bioloģisks riska faktors varētu būt arī izmainīt smadzeņu darbību. Piemēram, ja cilvēks ir guvis kādu traumu vai pārslimojis kādu slimību un viņam ir paaugstinājusies impulsivitāte, tad viņam tas var kalpot kā riska faktors arī lietošanai, tīri uz impulsu pamata. Interesanti, ka cilvēkiem, kuriem ir kaut kādi bioloģiski riski, viņi citādi izjūt reibumu, ka viņi, piemēram, izdzer tikpat, cik viņu vienaudži un nesaprot, kāpēc tie tur jau vārtās pa zemi bez mazvē, bet man nekas nav, tad es dzeru vairāk, vai ne? Un viņiem ir arī vājāk negatīvo seku izpratne cilvēkiem, kuriem ir kaut kādi bioloģiski riski augstāki. Es domāju tieši bioloģiski vai ģenētiski, ka ir grūtāk izprast tās sakarības. Un mēs zinām, ka dažiem cilvēkiem tas intelekta līmenis ir super augsts vai ne, un dažiem vairumam tāds vidējs un dažiem ir zemāks. Un viņiem ir nepieciešams lielāks atbalsts, lai viņi nemaz nesāktu lietot vai neaizrautos ar to. Ja mēs ejam tālāk un skatāmies uz psiholoģiskiem riskiem, mums katram ir personība un temperaments, vieni tur ir tiešām impulsīvāki, citi ir kautrīgāki, citi ir stresaināki, citi vieglāk pieņem pārmaiņas, citi nopērk džemperi un viņš nostāv skapī mēnesi un tikai tad cilvēks viņu uzvelk. Un cits var uzvilkt jau tajā pašā dienā, jo ātrāk pielāgojas kaut kādām izmaiņām, pārmaiņām. Tātad mēs esam dažādi. Un dažkārt tas var spēlēt par labu mums, dažkārt netik ļoti. Kas vēl ir svarīgs? Tad, ka psiholoģiski var izveidoties nosacījuma refleks un pastiprinātāji. Tas tā sarežģīti izklausās, mēģināšu paskaidrot. Piemēram, pusaudzis aiziet uz ballīti, un tur ir alkohols. Nākamajā ballītē arī ir alkohols. Nākamajā ballītē arī ir alkohols. Pēc tam viņš iet uz ballīti, un viņš jau sagaida, ka tur būs alkohols. Tātad mūsu smadzenes
ir gudras un viņas nu, veido kaut kādas saīsnes, kaut kādas sakarības, lai mums būtu vieglāk dzīvot. Un dažreiz tas, kā jau teicu, ir par labu mums, dažreiz ne tik ļoti labu. Un nu, arī, ja bērnam vai pusaudzim vai pieaugušajiem ir tāda saikne izveidojusies, ka ballīte, alkohols, jautrība, tas būtu pastiprinātājs. Jā, es sagaidu jautrību. Un tas atkārtojas ļoti daudz reizes, jo vairāk reizes tas atkārtojas, jo dziļāk smadzenēs tas ierakstās. Ļoti svarīgas ir tās gaidas, ko katrs sagaida. Un kā jau mēs runājām par tiem iemesliem, tās gaidas var būt ļoti dažādas. Nu, vai tas ir aizmirst problēmas, vai tas ir socializēties, vai tas ir kā gribas pamēģināt atkarību. Nu, ja tās gaidas ir pozitīvas, kāpēc ne? Vēl ir svarīgi tāds termins pašefektivitāte. Ja? Nu, piemēram, ja tas būtu riska faktors, tas izskatītos tā, ka citi pusauģi tur aizgāja nopirka lietotnē Telegram veipus. Nē, nu, ja viņi var, tad es arī varu. Un jo vairāk es pieredzu, ka citi var, jo var celties arī mana pašefektivitāte, ka es taču arī varu to izdarīt. Bet pašefektivitāte un arī īstenībā jebkurš no šeit minētajiem faktoriem var spēlēt arī labā virzienā. Nu, piemēram, ja es redzu, ka mans draugs pasaka nē, ja viņam kāds kaut ko piedāvā, un vēl viens draugs pasaka nē, un vispār mamma pasaka nē uz pasākumu, uz kuru viņa negrib iet, tad es pieredzu, ka cilvēks spēj pateikt nē man apkārt par lietām, kas viņiem nešķiet viņiem foršas. Es arī varu pateikt nē. Mana pašefektivitāte ceļas. Vēl pie psiholoģiskiem faktoriem pieder dažādi psihiski traucējumi. Nu, piemēram, tas pats pieaugušajiem depresijas vai trauksmes traucējumi. Bieži vien cilvēki izmanto kaut kādas vielas, lai pašārstētos. Un, ja runājam par alkoholu, tas nav noslēpums, ka cilvēks iedzer un no sākuma bieži vien ir tāds uzrāviens. Cilvēks sajūtas labāk vai var pārvarēt to trauksmi, lai socializētos. Bet tas, kas jāatceras, ka tas nolaišanās punkts vienmēr ir drusku zemāks nekā sākuma punkts. Tā, ka ilgtermiņā tas nestrādā. Īstermiņā strādā un to nevajag noliegt. Šeit būtu pieskaitāmi, ja mēs runājam par bērniem un jauniešiem, noteikti arī UDHS, jeb uzmanības un aktivitātes traucējumi, vai vēl agrāk tas nosaukums uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, jo viņiem ir augstāka impulsivitāte, viņiem ir vajadzība pēc jauniem stimuliem, un ir lielāki riski arī atkarībām, tāpēc pie tā ir jāpiedomā vecākiem, kur bērniem ir šādas grūtības, bet tas atkal nenozīmē, ka viņi tagad būs atkarīgie un viņi obligāti kaut ko lietos, bet ka viņiem ir vairāk jāpalīdz, jo bioloģija nenosaka visu. Kā jau skatījāmies tajā krāsainajā bildītē ar riņķiem, ka ir ļoti daudz lietas, kas var ietekmēt cilvēka dzīvi arī labā virzienā. Un arī opozicionāla uzvedība, tās dumpinieciskums un veltīga lietas tiek mēģināts tieši pusauģu vecumā visbiežāk, jo tad autoritāte vairs nav gluži pieaugušie, bet vienaudži. Ja ejam pie sociālajiem faktoriem, tad noteikti ir pierādīta sakarība ar vardarbības pieredzi vielu lietošanai. Cilvēkiem ir grūtības tikt galā ar kaut kādām psiholoģiskām vai fiziskām traumām, un tas ir veids, kā viņi dažkārt cenšas to risināt. Loma ir arī dzimumu lomām, piemēram, ja es tā iedomājos, kā varētu būt Latvijas sabiedrībā, es gan neesmu sociāla antropologs, bet tas diezgan tā tipiski varētu būt, ka vīrieši, kad skatās hokeju, un tur vēl tās reklāmas ir, ka hokejs bez alus ir daislidošana, laikam tā bija, ja? Ka ir normāli, ka tur vīrieši skatās hokeju un dzer alu. Vai nezinu, garāžā tur remontē kaut ko un dzer alu. Nezinu, varbūt jums ir citi piemēri. Savukārt, sievietēm, tīri dabiski, tad, kad viņas ir stāvoklī, piemēram, viņas cenšas nelietot vielas, vai arī
Nu, tas nav īsti varbūt pieņems, ka tagad sieviete, kad, nezinu, atnāk mājās pēc grūtas darba dienas, tad obligāti iedzers. Nu, protams, ir dažādas situācijas, bet tām dzimumu lomām arī ir kaut kāda ietekme. Dažādās sabiedrībās dažāda. Vēl ļoti būtiski ir pieejamība likumi un cenas. Dažādās valstīs atšķirās, varbūt paši arī esat pieredzējuši, kam arī, protams, ir loma. Tas var būt gan aizsargājošs, gan riska faktors, kā kurā situācijā. Sabiedrības attieksme, ja sabiedrības attieksme pret dažādām apreibinošām vielām ir pozitīva, tad tie riski ir lielāki. Nu, piemēram, tagad visur cirkulē jautājums, vai marihuānu vajadzētu legalizēt, un tad tur vākti paraksti un tam līdzīgi. Un tas var kalpot kā riska faktors arī cilvēkam, kuram ir bioloģiski ievainojamība uz atkarībām. Un, protams, arī ģimenes vide piemērs, ko sniedz vecāki vai brāļi, māsas, radinieki, draugi. Ģimenes vidē ļoti būtiska lieta ir arī robežas, par to mēs parunāsim, kad tiksim līdz līdzatkarības tēmai. Bet tas ir svarīgi, ko bērns tajā ģimenē pieredz. Ja viņš redz, ka katros svētkos tiek lietots alkohols, tad visticamāk viņš domās, ka tā ir normāla lieta un darīs tāpat. Vienaudžu vide, protams, subkultūras, dažām subkultūrām varbūt vairāk aktuāla vielu lietošana no agrāk, piemēram, hipija vai tam līdzīgi. Romantiskie partneri, protams, var atkal būt vai nu riska vai aizsargājošs faktors atkarībā no tā partnera. Piemēram, ja satiekas cilvēks, kuram ir noslēdz uz atkarībām, bet viņš satiek gan veselīgu cilvēku, kas viņam palīdz un tomēr regulēt sevi, tad rezultāts var būt ļoti labs. Un, protams, mēdījiem liela nozīme un arī saziņas iespējām internetā vispār kā tādām, jo, kā daudzi mani klienti ir teikuši, un arī 13, 14 gadīgi, ka mūsdienās var nopirkt visu. Un tas ir ļoti vienkārši. Nav vairs gluži jāsatiekās ar dīleri, lai kaut ko nopirktu, bet mūsdienās ir slēgtās grupas, piemēram, Telegramā, kur sūtījums var pienākt, piemēram, pa Omnivu. Šeit ir tāds vienkārši piemērs par to, kas bieži vien tiek rādīts medijos vai saziņas vietnēs. Un šeit, es domāju, tās augšējās bildītes, tad priecīgi cilvēki, jāņi, tiek dzerts alus vai smirdzošs, dzirkstošais vīns, šampanietis svētkos vai ne, bet tās apakšējās bildes rāda daudz retāk, ka pie kā tas var novest, ja ar to aizraujas pārāk. Un vēlreiz atgādināšu, ka neviens nezina, kur mums ir tā robeža. Mēs neviens nezinām savu ģenētisko bāzi. Es to nezinu. Es pat godīgi īsti nezinu, kā es to varētu super noskaidrot, jo vēl arī visi pētījumi turpinās un tur MRI, tur attēlus, diez vai mēs varam tā lēti un vienkārši iegūt un ar ģenētiskas analīzes kaut kādas. Un nesen skatījos vienu video, kas man būs arī pieminēts vēlāk un kas būs arī atsaucēs, kur neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāji tā arī saka, ka alkohola ietekmē viens grib kauties, cits iet gulēt, cits sāk izģērbties, cits sāk dejot, un mēs īsti nezinām, kurš būsim mēs, ja mēs nonāksim tik tālu. Un tad, protams, arī tas jautājums, vai tiešām ir nepieciešamas bērnu šampaniešu pudeles ar bērnu šampaniešu glāzītēm un visu pārējo, un kāds ir tas mērķis, lai viņi varētu justies līdzvērtīgi, lai viņiem parādītu, ka šis ir ok, vai kas tieši, un vai tas tiešām ir nepieciešams. Nākamā tēma ir atkarības saburtais loks, un šeit es runāšu vairāk par cilvēku, kuram jau ir atkarība, kurš ir pārkāpis savu līniju, un viņam ir nepārvarama spaidu tieksme lietot. Un ja viņš nelieto, tad viņam ir ļoti slikti. Sāksim no pašas augšas, dzīves grūtības. Visiem cilvēkiem dzīvē ir grūtības. Man ir ticis, ka jums arī ir grūtības, un ticis, ka jūs spējat tās risināt. Bet cilvēkam, kuram ir atkarības problēma, tad, kad viņš piedzīvo dzīves grūtību un ar to saistītās nepatīkamās izjūtas, piemēram, stresu vai dusmas vai bailes, viņam izveidojas tāds īsceļš, ka viņš nevis meklē risinājumus, bet viņš kā risinājumu jau ir atradis konkrētu vielu vai darbību, ar ko aizdraujas, kas, kā runājām iepriekš, paredz izmaiņas viņu smadzeņu ķīmijā, sniedz īslaicīgu atvieglojumu izjūtu,
Bet pēc tās bieži vien tas, kā runājām par alkoholu, tas līmenis ir zemāks, piemēram, var izjust vainas izjūtu vai neapmierinātību. Un līdz brīdim, kad piedzīvo kaut kādas citas dzīves grūtības, iespējams jau līdz ar to vainas izjūtu un kaunu iet tas riņķis pa jaunu. Kas vēl ir svarīgi, tā atvieglojuma izjūta, viņa tiešām ir īslaicīga un ar laiku viņa izzūd pavisam. Un tad tas riņķis tā griežās, un vienīgais ceļš ārā būtībā ir atkārtoti meklēt risinājumu, atkārtoti izvērtēt, kādas vispār risinājuma iespējas, lai mazinātu tās ciešanas, kas tur neapšaubām ir. Un tad, kad no jauna tiek vērtēts, ko vēl varētu darīt bez, piemēram, tā alkohola vai kaut kā cita, tad svarīga ir atbalsta sistēma, kas šim cilvēkam ir pieejama, vai tie ir draugi, vai ģimene, vai speciālisti. Ir svarīgi mācīt jaunas prasmes, tad veidot jaunus ieradumus, dažkārt arī mainīt vidi pilnībā vai daļēji, un kopumā stiprināt tādu pašpaļāvības un pašpaļāvību un pašvērtējumu, lai citos brīžos, kad tiek piedzīvots, piemēram, stress, dusmas vai bailes, tad lai būtu ticība saviem spēkiem, ka es varu ar šo tikt galā. Un kāpēc vispār ir grūti pārtraukt? Tāpēc, ka atkarība veidojas neapzināti. Atgādināšu, ka viena no tās pazīmēm ir noliegums. Tad, ka cilvēks vispār nesaprot, ka viņam ir problēma un noliedz, ja kāds cits viņam to norāda. Un pārtraukt atkarības attīstību vai atkarības tādu akūtu posmu var tikai apzināti. Vispār visslavenākā psihoaktīvā viela ir kafija. Viņa ir pilnībā legāla. Cilvēki bieži vien to lieto, kā jau teicu, super populāri, bet ja gadījumā ārsts pasaka, ka vajadzētu ierobežot atkarības patēriņu vai vismaz nedzert to pēc 14, lai neietekmētu nelabvēlīgi miegu, tad cilvēkam ir jāapzinās, ka viņam ir kaut kāda problēma, piemēram, miega problēmas, ja? Ka viņam ir problēma, ka tā problēma ir saistīta ar kafiju, ka kafiju vajag dzert mazāk, un šis notiek domu līmenī. Tad apzināšanās domu līmenī. Un tas, ko saka, piemēram, par kognitīvu behaviorālās teorijas, es sniegšu to skaidrojumu, kas būs skaidrojums arī kognitīvu behaviorālās teorijas definīcija reizē. Tas, ko viņi saka, ka domas ir saistītas ar to, kā mēs jūtamies un to, ko mēs darām. Tātad, piemēram, cilvēks domā, ka šodien bija slikta diena, viņš sajūtās tur noskums vai dusmīgs, un tad viņš, piemēram, iet spēlēt datorspēles, un tā tas viss iet uz riņķi, un viena lieta otru ietekmē. Bet tas, kur var kaut ko pamainīt, ir domu līmenī vai uzvedības līmenī, un visticamāk ir jāsāk ar domām, lai varētu izmainīt uzvedību. Un te būs viens piemērs, tāds vienkāršs, bet vienkāršs par to, kā mums ir tāda neapzināta un apzināta uzvedība. Un pirms es sāku paskaidrot, kas te ir sarakstīts, tas ir pilnīgi normāli, ka mums ir kaut kādas automātiskas darbības. Piemēram, būtu riktīgi briesmīgi, ja tagad katru rītu, vai vakar, kad mēs tīram zobus, ka mums būtu tā kā viss pirmo reizi jāsaprot, kur ir zobburste, kā viņi izskatās, kā roku pavirzīt, lai viņu paņemtu. Kur ir zobu pasta, kas ir zobu pasta stūbiņa no visiem priekšmetiem, kas ir vannas istabā, kā viņu paņemt, kā viņu pareizi uzspiest, kā roku pagriezt. Viss šitas būtu tā super apzināti, kā to, varbūt ir grūti atcerēties, kā to dara bērnībā, tad varat domāt par to, kā vadīt mašīnu vai kā, uztaisīt no rīta to pašu kafiju, ja? Ka no sākuma tas viss ir apzināti jādara, bet ar laiku var uztaisīt to kafiju, izdzert kafiju un aizmirst, ka vispār ir izdzerta kafija, jo tas notiek automātiski, un dzert nākamo. Tātad, lai kaut ko dzīvē pamainītu, ir atkal
tā lieta jāapzinās. Un piemērs neapzinātai darbībai būtu tāds, ka ir trigeris, jeb tāds, palaidē mehānisms satraukuma cilvēks piedzīvo. Automātiski doma prātā iešaujas, esmu satraukts, smēķēšana palīdzēs justies labāk. Eju smēķēt, kļuva labāk, un smēķēšana man palīdzēja nomierināties, un tā tas katru reizi notiek. Ja gribas kaut ko mainīt, vai cilvēks ir izlēmis pārtraukt smēķēšanu, tad viņam ir jāpamana, ka tā automātiskā doma viņu piemeklē, teiksim tā. Tad, kad viņš izjūt satraukumu, viņam iešaujas prātā doma smēķēšana palīdzēs justies labāk, viņam šī doma ir jāpamana, jāapzinās, ka viņa ir. Viņa vienkārši tur ir, un tas nav ne labi, ne slikti, bet jāpievieno tāda alternatīva doma, apzināta jau doma, ko man tas reāli dos, es vēlos atmest, jāapmēģina kaut kas cits. Tur, piemēram, nezinu, ja ir iespēja, jāiet, piemēram, paskriet, jo skriešana ir viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā arī pacelt dopamīnu līmeni smadzenēs. Un tad cilvēks var, piemēram, izjust, ka kļuva labāk, izjust arī gandarījumu, ka aizgāja paskriet, un pēc tam padomāt, kāpēc vispār smēķēt, ja darot kaut ko citu, es jūtos tikpat labi. Esam tagad tikuši līdz tādam punktam par atkarības sekām. Parasti par šo runāt negribās, vismaz tiem, kas lieto. Gribu pajautāt jums, kas ir tās pirmās domas, kas tad varētu būt atkarības sekas? Kādas tās varētu būt? Arī varat domāt plaši, gan par vielu lietošanu, gan par kaut kādām atkarību aktivitātēm, kas kādam var kļūt atkarību izraisošas vai veicinošas. Veselība, finanses, slikts vizuālais izskats. Šis ļoti labs. Vientulība, nāve. Un šeit arī ir interesanti, ka, ņemot vērā, ka atkarības viena no tādām pazīmēm ir noliegums, ka varbūt ir diezgan viegli noliegt to vizuālā izskata problēmu, bet, tad, kad cilvēks paliek tiešām vientuļš, ļoti bieži cilvēks beigās tiešām ir viens pats, to ir jau daudz grūtāk noliegt. Strīdi, problēmas ģimenē, kad tiek iesaistīti līdz cilvēki, ļoti labi tas tieši ar to līdzatkarības jēdzienu saistās, par ko runāsim vēl tālāk. Agresija. Super. Man prieks, ka jūs tā daudzpusīgi piegājāt šim jautājumam, kas te vēl ir meli, egoisms, bezatbildība, zaudējumi. Ļoti labi. Okay. Kāds vēl atbild? Nelēmīgi bērni. Jā. Forši tiešām daudzpusīgi pieiet, kas man liek domāt, ka jums arī iespējams ir, zināma, varbūt ne pašiem pieredze, bet, ka jūs esat kaut kur šo redzējuši, kaut kur par šo varbūt vienkārši domājuši, varbūt kaut kur mākslā redzējuši vai tiešām pieredzē, piedzīvojuši, jo, ja godīgi, tad es domāju, ka, varbūt es kļūdos, bet es domāju, ka gandrīz katram no mums ir kāds tuvāks vai tālāks ģimenes loceklis, draugs vai paziņa, kuram ir bijusi ne tik laba saskare ar vielu lietošanu vai cita veida atkarībām. Ok, tad pavisam īsi arī no manas puses, tā varētu vienkāršot iedalīt, ka ir fiziskās sekas, kas ietekmē ķermeni. Mēs nerunāsim par visām iespējamām vielām, kas varētu ietekmēt ķermeni, bet tas, ka tās ietekmē ķermeni viennozīmīgi, gan izskatu, gan veselību, gan orgānu darbību, gan saslimšanas iespējas un tam līdzīgi. Protams, ka ir arī psihiskās sekas, iespējams, kāds bija minējis tur depresiju iepriekšējā jautājumā. Un, ja tā padomā, cilvēki bieži lieto alkoholu kā antidepresantu, lai pašārstētos, bet viņi nezina, vai arī viņi izvēlas nezināt, tā teikt, ka alkohols pēc darbības principa ir depresants.
un tas neiet kopā ar to pašpalīdzību. Nu, katrā ziņā atkarība ietekmē prāta darbību un emocijas. Atcerieties to smadzeņu attēlojumu, tur būtībā tās bultas bija pa visām smadzenēm, un tātad tas noteikti ietekmē to, kā mēs spējam spriest un kā mēs jūtamies par lietām. Ir sociālās sekas, ko jūs arī minējāt, tātad attiecības ar citiem cilvēkiem, vienalga, vai tie ir kolēģi darbā, vai tie ir draugi, ģimenes locekļi, bet bieži vien tas rezultāts ir vientulība. Un citas sekas, kuras jūs arī minējāt, finanses, jā. Un ir arī dažādi likuma pārkāpumi, traumas ļoti bieži ir vielu lietošanas rezultātā. Tā kā tās sekas ļoti daudzveidīgas, bet tai pašā laikā katram cilvēkam individuāls. Un tagad mēs esam nonākuši līdz tēmai, kas iespējams jūs interesē visvairāk. Katrā ziņā par šo mēs parunāsim, un tas ir atkarība bērniem un jauniešiem, un kas tad šobrīd ir aktuāls un kā no tā pasargāt. Un no sākuma gribu pievērst uzmanību dažiem tādiem super svarīgiem punktiem, ja mēs vispār runājam par atkarībām kontekstā ar bērniem un jauniešiem. Un viena lieta, ko ir super svarīgi atcerēties, ka abstraktā domāšana, kas nozīmē domāt tādos abstraktos jēdzienos, tūlīt turpināšu šo skaidrojumu. Tā attīstās no aptuveni 11, 12 gadiem, varbūt 10 kādam. Un ko tas nozīmē? To, ka cilvēks ir spējīgs domāt ne tikai tādā veidā klucītas piramīda, bet viņš var domāt par tādiem terminiem kā draudzība, mīlestība, atkarība vai tur, piemēram, kas vēl varētu būt demokrātija, pašpalīdzība. Jā, protams, ir daudz citu, šie bija tie, kas man nāca prātā vispirms, bet ka viņa domāšana mainās, bērnu domāšana mainās no tādām konkrētām iespējām uz plašākām arī abstraktām iespējām. Ja jūs piecgadniekam mēģinātu izskaidrot, kas ir atkarība, viņš droši vien noklausītos, bet vai viņš saprastu, es stipri šaubos. Savukārt pusaudžiem aptuveni no 10, 12 gadu vecuma sāk attīstīties šī abstraktā domāšana. Un tas ir tā kā prāts kļūst plašāks. Tas īstenībā ir šausmīgi interesanti. Bieži vien pusaudži arī tur spriedelē par to kaut kādu jēgu un cik pasaule ir plaša un kā mēs tā visumā esam, tādas mazas būtnes. Un viņi prāts tā kā paplašinās. Un tas ir interesanti. Un tas iespējams arī saistās ar to, kāpēc gribas kaut ko pamēģināt, jo tas arī ir kaut kas interesants un kaut kas, ko mēs varam vēl piedzīvot. Tālūk. Vēl kas ir super būtiski, ir kritiskā domāšana, kas arī bērniem tikai attīstās un vispār attīstās līdz ar to priekšējās pieredzes daivas attīstību. Un tad līdz 25, 30 gadiem šis super ļoti svarīgi ir. Piemēram, jaunieši domā, ka visi lieto, kā tad es viens nē. Bet īstenībā tā gluži nav. Mēs pēc tam pastīsimies, kā ir ar statistiku. Vai arī jauniešu vidū figurē tiešām ļoti daudz mīti par to, kādi ir efekti vai riski. Konkrētāk šeit runa par vielām. Piemēram, kā tur, kā tur pīpējot zālīti, tur būs baigi labais trips, un ka tur būs interesanti un forši, un lai gan tā nevienmēr ir. Vai arī par riskiem, par to pašu zālīti, par ko mēs runāsim arī vēlāk, ka no zālītes nevar nomirt. Risku nav. Protams, arī romantizēšana sociālajos tīklos, ka tas ir tik, piemēram, tur stilīgi vai krūti, vai kā tas pusauģu vecumā ir jāizmēģina viss vai visas citas lietas, ko jūs varat iedomāties. Es redzu, ka kāds man te zīmē. Pamēģināšu nodzēst. Ceru, ka izdevās. Ok, tā, kur es paliku? Es paliku pie kritiskās domāšanas. Tātad
tā arī neattīstas tā automātiski. Par to būs, manuprāt, mans nākamais slaids, bet kritiskā domāšana ir jāveicina bērnos. Tā nerodas pati no sevis. Tas ir pieaugušo uzdevums mācīt kritisko domāšanu gan ģimenē, gan skolā, gan vienkārši ikdienas pieredzē. Un vēl super būtiski ir, ka pusaudžiem veidojas identitāte. Viņa tikai veidojas. Līdz ar to kaut vai izmantot vārdu atkarība attiecībā uz bērnu ir super riskanti, jo, piemēram, paņemsim drusku citu piemēru, ja viņam skolā vai ģimenē saka, ka viņš ir sliktais bērns, dažkārt un gana bieži bērni cenšas īstenot to, ko par viņiem pasaka. Ja man saka sliktais bērns gan mājās, gan ģimenē, tad jau es esmu sliktais bērns un kā sliktais bērns arī uzvedīšos. Ka bērns var internalizēt, ja padarīt par iekšēju šo nosaukumu, kuru viņam sniedz citi, un tas ir super riskanti saistībā ar atkarībām, jo ja bērns sāk domāt, ka es jau esmu tāds atkarīgais, un tad es arī tā uzvedīšos, tad kā mēs viņam ar to palīdzam, ja mēs viņu saucam par atkarīgo. Tāpēc labāk ir lietot vārdus problemātiska uzvedība, problemātiska apreibinošo vielu lietošanas uzvedība vai kā citādi. Un jāsaka arī tā, ka bērniem jau īstenībā gan reti diagnosticē tiešām, ka viņi atbilst visām tām atkarības pazīmēm, ka viņiem ir gan abstinences sindroms, gan spaidu tieksme. Līdz tam tomēr ir jānokļūst. Tas nav tik super ātri. Protams, ja tās nav kaut kādas, nezinu, tagad kārfentanils laikam ir viena no riskantākajām vielām, visādi fentanila atvasinājumi, kas arī saistībā ar to, ko minēja, ka Latvijā ir pieejams viss, tad arī tas ir pieejams. Lūk, un arī par identitātes veidošanos, ja runājam par pusauģu posmu, tad viens no pusauģu uzdevumiem ir atdalīties no vecākiem, kas ir bieži vien grūti abām pusēm. Un vecākiem jāņem vērā, ka tā būs, ka šajā laikā bērni veido savu identitāti vairāk caur vienaudžiem, bet tas nenozīmē, ka vecāki atkāpjas viss, mans darbs ir beidzies, bet tomēr ir turpat blakus un iesaistās tās identitātes veidošanā citos veidos. Nepamet to bērnu vienu pašu, iespējams draudzējas ar draugu vecākiem, kas gan mūsdienās ir arvien retāk, bet šis ir jāņem vērā, ka tie pusauģu draugi būs super svarīgi. Un tas ir jautājums par to vidi, kurā bērns atrodas. Un dažkārt ir tā, ka bērnam ir jānodrošina kaut kāda cita vide, kurā viņš var iegūt arī tādas pozitīvas identitātes komponentes. Par to mēs vēl parunāsim. Protams, svarīgi arī pašvērtējums un tā psihiskā, emocionālā veselība, jo vislielākās grūtības parasti ir tiem, kuriem pašvērtējums ir zems, jo viņi bieži vien lieto tiešām nevis, lai paeksperimentētu un garlaicīgi un interesanti un tā, bet tāpēc, lai paceltu savu pašvērtējumu. Varbūt tas ir vienīgā stratēģija, kā pacelt savu pašvērtējumu kaut ko lietojot, un tad tas ir riskanti. Vēl pusauģiem ir vēlme pēc tāda taisnīguma, ka viņi sāka vērtēt situācijas, viņiem tā kritiskā domāšana tā tad attīstās, viņi sāk vērtēt situācijas. Ja tētis vienmēr tiešām dzer pie hokeja alu, un kāpēc es nevaru? Vai arī, ja citās valstīs marihuāna ir legāla, kāpēc šeit nav godīgi? Un tad ir jāmāk diskutēt. Tas nozīmē, ka ir jāmāk apsvērt gan plusus, gan mīnusus. Jo tikai tā var par to taisnīgumu runāt. Un vēl super svarīgi ir, ka pieaugušajiem ir dažādas iespējas. Viņi dažkārt var palielināt bērnu atkarības veidošanās riskus, piemēram, ar savu piemēru, ja tas ir nelabvēlīgs, ar saviem kaut kādiem komentāriem par to, ka tur, piemēram,
Visu vajag dzīvē pamēģināt, un ir vecāki, kas paši pērk bērniem alkoholu ballītēm, vai arī sniedz pārāk daudz info, tad, kad tas nav nepieciešams, par to mēs arī runāsim. Nu, ja bērns ir vienu reizi uzpīpējis, tad stāstīt viņiem par visām pieejamām narkotikām un efektiem un defektiem varbūt gluži nevajag, jo tas var ieinteresēt. Dažkārt pieaugušie var teikt dažādas lietas, kas reāli nemaina riskus. Nu, piemēram, teikt, nedari tā, nedari šitā, tas bieži vien vienkārši laižas gar ausīm. Un, protams, vislabākajā gadījumā viņi var samazināt tos riskus. Bet tā gal galā ir pieaugušo izvēle. Un arī atkarīgs no tā, cik ļoti viņi apzinās, ko viņi dara. Jā, šajā slaidā par to, kā bērni attīstās vairāk tādā prāta rakursā. Un tas, ko es gribu ar šo slaidu pateikt, ka spēja izvērtēt plusus un mīnusus, ir diezgan vēlu. Ja jūs tā skatāties šajā slaidā, viņi tur pie gadiem 18. No sākuma ir normāli, ja tur zīdains impulsīvi uzvedās, vai ne, tas pilnīgi normāli, tad viņa uzmanības spējas pieauga, neuzmanība mazinās, pieauga atmiņas un uzmanības spējas līdz pusauģu vecumā. Viņš spēja tur izvēlēties stratēģijas un sāk jau plānot lietas un dot priekšroku plusiem, bet plusus un mīnusus izvērtēt viņš mācās, jo tas kontrolas panelis smadzenēs tikai attīstās, un šo vajag atcerēties. Ka no vienas puses 15 gadu vecuma tās spējas ir, jau drusku tuvināmas pieaugušajiem, bet bērns nekad nav pieaugušais. Un ka viņš iespējams nevar visu laiku, tīri bioloģiski, viņš nevar visu laiku noturēt to tādu perfektu plusu un mīnus izvērtēšanu, jo viņa smadzenes vēl attīstās. Ja mēs tā paskatāmies, kas šobrīd ir bērnu un jauniešu top 3 no vielām, mēs pēc tam parunāsim drusku arī par procesiem, bet tagad par vielām. Tabaka un alkohols, kā tas ir bijis ļoti ilgstoši jau, lai gan šeit tā tendence arī drusku samazinās, jo agrāk cilvēki biežāk satikās, un tad tas bija kā kaut kāda socializēšanās lieta. Tagad bieži vien ir tā, ka kaut ko lieto viens pats. Otrajā vietā ir marihuāna, un trešajā recepšu medikamenti tādi kā Xanax un citi, un tagad tā otrā ar trešo vietu pat konkurē, kas ir ļoti bīstami. Un par to arī runāsim vienā no nākamajiem slaidiem, kāpēc bīstami. Un, protams, ka vislabākais, ko var bērnam mācīt, ir spēja pateikt nē, kas ir tāda mūsdienu jauniešu superspēja. Un arī šeit svarīgi ir, vai bērnam ir iespēja to iemācīties, vai mēs viņam sniedzam piemēru, kā arī mēs kādreiz kaut kam sakām nē, vai mēs respektējam, ka bērns kādreiz mums saka nē, un mācīt ar kādiem vārdiem pateikt nē. Var pateikt dažādi nē, paldies, es nevēlos, man šobrīd kaut kas cits aktuāls. Un šos teikumus var pateikt bērns, kuram ir tomēr tāda optimāls pašvērtējums. To ir ļoti grūti pateikt bērnam, kuram tāds nav, tāpēc tas pašvērtējums un kritiskā domāšana ir lietas, kuras tiešām būtu jāveicina un jāmāca. Man ļoti patīk šis citāts no vienas manas bijušās pasniedzējas, ka viņa rakstīja tā, ka mēs nevaram vienmēr izveidot labāku nākotni mūsu bērniem, bet mēs varam attīstīt bērnus labākai nākotnē, no to domājot, ka mēs nevaram izdarīt tā, ka tagad narkotikas nav pieejamas, tagad telegrams nestrādās un tagad neviens dīleris nebūs aktīvs. Bet mēs varam attīstīt bērnus labākai nākotnē, arī labākai viņu nākotnē, ka mēs varam viņiem iemācīt šīs prasmes, veicināt viņu pašvērtējumu, lai viņu nākotne būtu labāka. Un tas arī ir, manuprāt, mūsu uzdevums. Tā, tagad būs viens tāds jautājums, tīri intereses pēc. Es laikam gribu kaut kādu atsauksmi vai no jums, vai no kāda
Vai šis strādā šobrīd, jo es īsti neredzu. Tad pamēģiniet iet slaido un paskatīties, vai jums ir iespēja atbildēt uz jautājumu. Super. Redzu, ka ir. Laikam šis īsti nestrādā, kā es to biju paredzējusi, bet tas nekas. Tad darīsim tā, ka jautājums ir tāds, cik jūsuprāt procenti bērnu un jauniešu 15, 16 gadu vecumā alkoholu un vai tabaku lieto regulāri? Un lūkšu atbildes sniegt čatā. Tātad jautājums ir, cik procenti 15 līdz 16 gadīgu jauniešu Latvijā regulāri lieto tabaku un vai alkoholu? Droši minat, es nevienu nebāršu un varbūt kāds trāpīs desmitniekā. Jauniešiem bieži vien šķiet, ka visi. Kā šķiet jums? Piecpadsmit, 50, kāds domā 63, 40, 60, 80. Ok. No 15 līdz 80 pagaidām. Kāds jautā, kas ir regulāri? 20. Liela variācija. Paldies tiem, kas atbildēja un iesaistījās. Tātad no 15 līdz 80. Ceru, ka pareizi saskatīju. Nu, tad dosimies pie statistikas un skatīsimies, kā tur ir, jo tiešām dažreiz bērni saka, ka visi 100 lieto. Un sāksim ar tabaku. Un lūdzu pievērst uzmanību, ka tagad mēs runājam nevis par regulāri, bet par to, cik pusauģi pamēģina. Un mēģināšu paskaidrot šo slaidu, jo nākamie slaidi būs līdzīgi. Tad pirmkārt šie ir dati no 19. gada. Un te ir veikts salīdzinājums zēniem un meitenēm Latvijā ar zēniem un meitenēm Eiropas valstīs, kas piedalījās tādā skolu pētījumā plašā. Labējā apakšējā stūrī esmu norādījusi tos procentus, kas attiecas tieši uz Latvijas jauniešiem. Un tad pirmajā slaidā, ko jūs redzat šobrīd, jūs redzat, cik pusauģi ir pamēģinājuši smēķēt. Un šeit ir arī ņemtas vērā e-cigaretes 19. gadā. Tas svarīgi. Un tad pamēģinājuši diezgan daudz, 60–70%. Un kā redzam, līdz 19. gadam bija tāds kritums, un tad bija lēciens uz augšu, visticamāk saistībā ar jaunajām tabaku karsējumām, ierīcēm un e-cigaretēm. Un jebkurā gadījumā tie rezultāti ir augstāki nekā tie ir citām Eiropas valstīm kopumā. Bet tagad atbild uz jūsu jautājumu. Konkrēti par tabaku un būs arī par alkoholu. Tabaku regulāri lieto 13–14%, tātad ne tuvu, ne 100. Un bieži vien liekas, ka regulāri lieto viņi visi, bet tā gluži nav. Un šis ir arī tas, kas ir viņiem jāsaka. Tad, kad viņi saka, bet visi taču lieto, pateikt viņiem vispār tā nav, statistika rāda, ka lieto 13–14, un vai tu gribi būt viens no viņiem? Tas būtu tās ļoti, varbūt spēcīgs jautājums, bet dažkārt arī tādi ir jāuzdod. Un tas, ko mēs redzam, kad šeit tie Eiropas un Latvijas dati ir diezgan līdzīgi tieši ar smēķēšanu. Ja skatāmies uz alkoholu, pamēģinājuši ir 87–91% Latvijas jauniešu 19. gadā, kas atkal ir augstāks nekā tas ir Eiropas valstīs. Bet regulāri, atbild uz regulāri šeit bija sniegt 20 un vairāk reizes pēdējā gada laikā, 8–12% Latvijā.
Jā, tā tad, nu, aptuveni tā kā Eiropā, zēniem pat mazāk nekā Eiropā, bet, nu, jāskatās arī, nu, kādi būs dati saistībā ar pandēmijas ietekmi. Un to, cik, piemēram, veipi šobrīd ir populāri. Tad šeit būs slaids par narkotikām, un šeit būs par tieši lietošanas pieredzi. Šī nav regulāra lietošana, tātad atbilde ir par narkotiku lietošanas pieredzi. Un es esmu uzlikusi to skaitli par jebkura veida narkotikām Latvijā. Nu, tātad tas ir ļoti augsts salīdzinājumā. Tad vidējais Eiropā ir 17% ir pamēģinājuši kaut kādas narkotikas. Latvijā tie 27, manuprāt, diezgan augsts. Un jāsaka tā, ka liela daļa no šī procentu skaitļa veido tieši marihuāna. Tad var redzēt, ja Eiropā marihuānu jaunieši mēģina no 13 līdz 18%, Latvijā no 22 līdz 29%. Tātad daudz mēģina. Un galvenokārt tā problēma ir tāda, ka tas ir tiešām tik ļoti pieejams. Es nezinu, kāda ir jūsu pieredze. Bet, nu, piemēram, Rīgā ejot vasaras vakaros pa ielu, ļoti bieži var sajust šo specifisko marihuānas aromātu. Un tad mēs nonākam pie slaida par pusauģiem un marihuānu. Un tas, ko bieži vien pusauģi saka, tas taču ir veselīgi un nevar izveidoties atkarība. Un citur taču ir legāli, un cilvēki vienmēr kaut ko ir lietojuši, un ka risku nav, nomirt nevar. Visbiežākie argumenti, un tagad drusku par pretargumentiem. Es esmu ielikusi dažādas atsauces, ko var palasīt vairāk. Šodien, tā kā visa tēma nav par marihuānu, tad es pateikšu diezgan īsi, bet tomēr. Tā lielākā problēma ir nevis tas, ka varētu pamēģināt to marihuānu kā tādu, bet tas, ka Latvijā nopirkt tīru marihuānu ir jāmāk, un es nezinu, vai kāds var būt pārliecināts vispār, ko viņš nopērk. Bieži vien arī paši dīleri nezinu, ko viņi pārdod. Ir vienā no šiem resursiem, ko esmu pielikusi, šķiet pat pašā pirmajā nesen tapis video, ko veidoja Open radošais centrs, varbūt zināt tādu, kur par šīm lietām runā izbijis dīleris. Un nākamajā video, kas arī te ir atsauce ielikta, ir video, kur šo dīlera video komentē NMPD, tātad ātro vadītāja. Un tas secinājums ir tāds, ka neviens īsti nezin, ko viņš pērk. Un bieži vien ir tādas situācijas, kur bērns domā, ka viņš pīpē marihuānu, viņš nokļūst slimnīcā, un viņam parādās vienkārši vesels saraksts ar lietām, ko viņš ir lietojis tajās analīzēs. Jo, nu, protams, ka tie pārdevēji, viņi grib gūt peļņu, un viņi meklē lētākus risinājumus, un tur tiek pievienotas dažādas vielas, smidzinātas virsū, un galu galā beigās nevar pat zināt, kā tās vielas miedarbosies viena ar otru, un kur nu vēl ar tā individu smadzenēm, kur, kā runājām, mēs nezinām neviens savu to ģenētisko bāzi. Tāpēc šādi gadījumi ir ļoti super riskanti. Un, protams, ka neviens nezina arī savu devu. Ja pusaudzis saka, nu kā, taču vajag legalizēt, un viss tur, viss kārtībā, un kā, un tad salīdzināt, šis ir tā kā ar zālēm. Ja tu, piemēram, ja mēs legalizējam kaut kādu medikamentu, tad ejam pie ārsta un jautājam, cik mums viņš ir jālieto, un viņš saka, tur 2 tabletes rītā un vakarā, jo tas ir pierādīts, ka tas ir droši. Kāda ir tava deva? Cik tev ir droši? Bieži vien viens no arī tādiem riskiem ir, ka, piemēram, pusauģi nezin, ka vajag ka bieži viens blakus efekts no marihuānas pīpēšanas ir liels slāpes, un ka viņiem ir jābūt iespējai padzerties ūdeni. Ir bijuši, tieši šodien skatījos, ka ir bijis vismaz viens, varbūt vairāk nāves gadījumu, kur tieši no dehidrācijas var nonākt slimnīcā. Bet lielākais risks ir tas, ka neviens nezin, kas lācītiem vēderā, un šo droši var stāstīt pusauģiem, ka, vai tu zini, ko tu pērc? Lai godīgi atbild, vai tu zini, ko tu pērc? Jo pat, ja
ir tiešām ļoti maz kaut kādi minējumi, vai kāds ir nomiris reāli tieši no marihuānas pārdozēšanas. Bet lielākā problēma ir, ka nenopērk tikai marihuānu, bet visādi citu lietu. Tur Ķīnas amfetamīni ir sasmidzināti virsū un vēl uz kaut kas. Tur tajā video, kur runā dīlers, viss ļoti skaidri kā uz lapas. Un pats skumjākais tas, ka tā NMPD vadītāja piekrīt visam, jo viņi šo redz praksē. Bieži vien arī tiek runāts par, tieši vajag legalizēt, bet var skaidrot tādiem jau lielākiem pusauģiem, kāda ir atšķirības starp legalizēt un dekriminalizēt. Un kā varētu izskatīties tas, ka tagad vienkārši legalizē, un tad padara pilnīgi legāli. Visi var nopirkt, ja kurš var nopirkt. Tas nav tik vienkārši gluži, jo legalizēt nozīmē arī uzrakstīt visus likumus, kur tā nauda aiziet, kontrolēt, cik daudz, kādā veidā ir atļauts, un ka tas jautājums nav tik vienkāršs, kā vienkārši atļaujam visiem visu daudz sarežģītāk. Un kur tā nauda tiek ieguldīta, vai tā vienkārši aiziet peļņā tiem, kas pārdod, vai arī tā tiek lietota cilvēkiem, kuriem ir problēmas. Un tā lieta ir tāda, ka tiešām no marihuānas ilgtermiņā ir problēmas, tas ir pierādīts daudz kur, un tās lielākās sekas ir amotivācija, jeb tāda motivācijas pazemināšanās. Kognitīvo funkciju pasliktināšanās, tas nozīmē prāta spēju pasliktināšanās, atmiņas, spriešanas spējas, uzmanību, tādas lietas. Un arī, ka ir grūti tomēr atmest, ja cilvēks cenšas atmest, bieži vien ir kaut kāda, tur trīces vai trauksmes stāvokļi vai kaut kas cits. Un es to esmu redzējusi arī praksē, ka atnāk pusaudzis un viņš runā nepārtraukti, bet nav īsti skaidrs, ko viņš grib pateikt. Viņš tā spriedelē, kas liek domāt, ka tās kognitīvās funkcijas īsti neatbilst viņa vecumam un nepieciešamajām spējām. Un tas, ka zūd motivācija darīt lietas, kuras tipiski jaunieši dara. Un to atzīst arī cilvēki, kuri paši ir ilgtermiņā smēķējuši. Protams, ka viss ir atkarīgs arī no devām un veida, kā smēķē, bet vēlreiz, kurš zina, kāda ir viņa deva. Un, ja cilvēkam ir, piemēram, kaut kāda ģenētiska ievainojamība uz psihiskiem traucējumiem, tad šādas narkotikas, jebkuras arī marihuāna, var veicināt psihisku traucējumu attīstību. Un vēlreiz neviens nezina, kuram no tās vienas uzpīpēšanas nekas nebūs, vai 10 reizēm, vai 100 reizēm, un kurš pēc pirmās reizes reāli var nonākt psihiatriskajā slimnīcā ar neatgriezeniskiem traucējumiem uz visu mūžu. Ja skatāmies, kā izvērtēt, kas tad ar bērnu notiek, ir noteikti jāpaskatās, kāds ir viņa tas veids, eksperimentēšanas veids vai lietošanas veids vai arī mērķis. Ir tie, kas pamēģina pirmo reizi, ir tie, kas lieto jau atkārtoti vai atnāk mājās jau krietni salietojušies, un ir tādi, kas lieto regulāri. Un ļoti svarīgi ir skatīties šajās situācijās, kā vispār bērnam klājas. Vai viņš iet uz skolu, vai viņš runā ar ģimenes locekļiem, vai pavada kopīgu laiku, vai viņam ir kaut kāda pulciņa vai interešu aktivitātes vienalga. Un vai viņam ir gan strukturēts, gan brīvais laiks, un kura šī reize ir, kad viņš ir pieķerts. Jo atbildot uz šiem jautājumiem, tie palīdzības veidi var būt ļoti atšķirīgi. Piemēram, ja bērns ir eksperimentējis, vienu reizi uzpīpējis skolas toaletē ar labāko draugu, tad šis attieksies uz visām situācijām, bet arī padomāt, vai viņš apmeklē skolu, vai viņam tur iet daudz maz ok, vai viņam ir pulciņi, vai viņam ir gan brīvais laiks, gan strukturētais laiks, vai viņš ar jums sarunājas un vai viņš ar jums kaut ko kopā dara. Ja šeit visur atbilde ir jā, vai ir daudz maz ok, viņš tiešām vienreiz ir pamēģinājis, tad nav nekas super daudz obligāti jādara. Noteikti nevajag viņu tur kaunināt vai biedēt vai rādīt tur baisus attēlus vai video. Agrāk bija šādas programmas, kur rāda visādus baisus attēlus vai video, bet rezultāts bija nekāds vai pretējs, tāpēc šis nestrādā, tas ir pierādīts.
Un nevajag noteikti tur teikt, ja nemācīsies dzīvos uz ielas, jo dažreiz bērni tiešām atnāk un nobijušies, noraudājušies un saka, ka man bail, ka es dzīvošu uz ielas. Un to viņiem ir iedevuši pieaugušie cilvēki. Tas ir šausmīgi bēdīgi. Un būtībā būtu jārēģē adekvāti, atbilstoši situācijai. Jā, tu esi uzpīpējis, tas bija slikti, tu piedzīvoji sekas, mēs esam sabēdājušies un satraukušies par tevi. Šādu uzvedību nav pieņemama, tā nedrīkst atkārtoties, un tam ir arī sekas. Sniegt īsu, skaidru informāciju, nesākt stāstīt tiešām par visām narkotikām pēc kārtas, pastāstīt par šo, ka tas rada veselības problēmas, padomāt, kāda ir šī bērna tāda šī brīža mērķi. Piemēram, ja viņš šobrīd grib būt futbolists, tad stāstīt par to, ka tas neiet kopā šobrīd ar tavu mērķi. Ja tu gribi ātri tur skriet, šis tev nepalīdzēs. Un atbalstīt. Noteikti nesaukt šo bērnu tur par, kā jau minēju, par atkarīgo vai neteikt, ka viņš ir slikts. Tas būtu jādara, to nevajadzētu darīt arī skolās skolotājiem. Un padomāt, kur tad viņš īsti pīpēja. Ja viņš pīpēja, piemēram, tur nezinu, mūzikas skolā starpbrīdī, tad padomāt, ko viņš varētu darīt citu šajā mūzikas skolā starpbrīdī. Ja bērns lietojas atkārtoti vai jau notikusi kaut kāda lielāka problēma, tad noteikti ir jāskatās, kas ir bērna sociālā vide. Iespējams, viņš to dara regulāri, lai socializētos, ko tur iespējams pamainīt. Varbūt bērns ir tikko izkritis no kaut kāda pulciņa, vai arī viņam ir kaut kādas problēmas ar mācībām, tad risināt tās, kā arī veicināt pašvērtējumu un sociālās prasmes, piemēram, kā pateikt nē. Un šeit var jau parunāt vairāk par to, kādi tie ir ieguvumi, kāpēc viņš lieto, ko viņš zaudē no tā, ko viņš gribētu. Varbūt var atrast citus veidus, kā iegūt to, ko viņš gribētu. Jā. Un noteikti, ja bērns ir atnācis mājās, salietojies, apsvērt iespēju vienkārši saukt ātro palīdzību, jo nevienmēr tiešām var zināt, ko bērni lieto, un dažkārt tas beidzas bēdīgi. Ja bērns lieto pastāvīgi vai bīstami, šeit ir nepieciešama vislielākā iesaiste. Šeit nevienmēr var mērķēt uz to, ka bērns nelietos neko, jo vispirms ir jāsāk ar, protams, vislabāk neko, ja kaut ko, tad pēc iespējas mazāk, un ja vairāk, tad pēc iespējas drošāk, un šeit, tādos smagākās gadījumos tiešām māca, kā lietot pēc iespējas drošāk. Šo nevajag stāstīt tiem, kas ir tikko eksperimentējuši, tad tas būs pretējs efekts. Un šeit arī prasās vislielākā iesaiste aktuālo grūtību risināšanā un vispār noteikšanā. Varbūt tas bērns jau krīt ārā no skolas, varbūt viņam ir kaut kāds nopietnas problēmas ģimenē. Ir noteikti apsverams terapeitisks atbalsts, fizisko aktivitāšu veicināšana un viss kaut kas cits. Un katrā ziņā šeit tie riski ir gan augsti, tie var būt dzīvības un veselības riski, noteikti risks ir kriminālā sodāmība. Ja bērns iekļūst kaut kādā tirgošanas lietā, tad noteikti ir jāmēģina palīdzēt visiem veidiem, kā vien var, jo tas ir ļoti traki, ja bērns saņem kriminālu sodu, un es ticu, ka jūs to nevēlētos. Ja gadījumā kaut ko tādu pamanāt, tad ir jādara viss iespējamais, lai dabūtu bērnu no tā ārā. Noteikti arī mācību pamešana ir kaut kas liels priekš bērna, un tāpat identifikācija ir atkarīgā loma vai neatbilstoša ārstēšana. Šobrīd tā ir, ka Latvijā nav tāda stacionāra palīdzība nepilngadīgām personām, tā ir realitāte, un tad tas ir ļoti skumji. Un dažkārt tādus vecākus pusauģus jau ievieto pieaugušo ārstniecības iestādēs, kas nav pielāgotas pusauģiem, un tas arī var būt ļoti grūti priekš pusauģu un nevienmēr motivējoši. Un arī tā ārstēšana dažkārt bērnu sūta pie viena, pie otra, pie trešā, bet ir jābūt kādam pieaugušiem, kas pārrauga, kā tas viss strādā. Man ir bijuši gadījumi, kur bērns ir uzpīpējis, un viņam ir noteikts, viņam ir jāiet pie psihologa, pie sociālā pedagoga, pie mācību pārziņas, pie mediātora, vienam pašam, kaut gan mediātors strādā ar vairākām pusēm, tur bija vēl kaut kāds konflikts, un tad man liekas, kāda no šitā jēga, jābūt kādam pieaugušiem, kas pārauga to palīdzību.
Nu, lūk, es skatos, ka esmu drusku varbūt aizkavējusies laikā, bet darīšu tā, ka vēl 10 minūtes parunāšu, un tad, man liekas, man ar to vajadzētu pietikt. Par jauno tehnoloģiju lietošanu. Šī būtībā ir vēl atsevišķa tēma, par ko varētu runāt vēl 2 stundas, bet mēģināšu tā koncentrēti. Kāpēc vispār šobrīd, sākšu citādi, ka nav gluži pielīdzināms tur, nezinu, zālīte nav gluži pielīdzināma datoru vai telefonu pārmērīgai lietošanai, jo mēs gribētu, lai zālīte droši vien nepīpē nemaz, it sevišķi Latvijā nopērkamo neskaidro zālīti, bet datori un telefoni no mūsu dzīvēm nepazudīs un iespējams būs vajadzīgi darbā un varbūt kaut kur citur noteikti. Drusku atšķiras tās lietas, un nevar tā aizliegt pavisam. Ir jāskatās, kā palīdzēt bērnam lietot šīs tehnoloģijas veselīgi. Un bieži vien viņi lieto, kādas vispār ir iespējas tehnoloģijām. Ar tehnoloģijām var mācīties, tur taisīt prezentācijas, uzzināt, kas notiek pasaulē. Visbiežāk gan socializēties šobrīd, sevišķi Covid laikā, kad nevarēja satikt draugus, tad tas kļuva par super socializēšanās vietu, kur to var darīt. Izklaide, protams, dažādas spēles, audio, video faili, arī sociālajie tīkli ar Instagramiem, TikTokiem un visu pārējo. Bet, laika gaitā cilvēki ir mēģinājuši pateikt, cik stundas drīkst, un atbildi ir neviens nezina. Jo pirms Covida bija, piemēram, 2 stundas, Covid laikā pēkšņi bija 5 stundas pilnīgi fine. Tā kā neviens īsti nezina, cik stundas ir korekti. Tas ir jāņem vērā. Es būšu ielikusi nevis atsaucēs, bet resursos vienu tādu plašāku materiālu, kur dažādi speciālisti par šo runā. Ja jūs šī tēma uzrunā, varēsiet paskatīties vairāk. Tad tas mērķis ir veicināt veselīgu uzvedību, nevis pateikt konkrētu ciparu. Un svarīgs tāds jautājums bieži vien parādās, ko tad viņi tur dara, kas ir tas, par ko vajag runāt. Un, ja mēs nezinām, ko viņi tur dara, tad bieži parādās tādi vai nepietiekami novērtēti vai pārspīlēti riski. Jo, ja nezinu, ko dara, tad nevar arī atbilstoši novērtēt. Es speciāli saliku visādas bildītes ar spēlēm un vietnēm. Jāņem vērā, ka šī industrija ļoti super attīstās, un šis nav pat 0,01% no viss, kas tur ir atrodams. Bet mums ir jāzina, ka tas vai tas ir bērniem pieejams. Tas ir pats svarīgākais. Jo bieži vien visām tām lietotnēm un vietnēm un kam ir vecuma ierobežojumi, bet jautājums ir, vai vecāki par tiem zina un tos ievēro. Un bērni jau par to gluži nav atbildīgi. Kaut kādā vecumā, protams, ir. Bet kas šobrīd ir aktuāls? Aktuāli ir sākumskolas vecuma bērni, kas visu laiku sēž telefonā. Un šiem bērniem, manuprāt, var palīdzēt visvairāk. Tādā ziņā, ka un vajag palīdzēt, tāpēc, ka tas ļoti tiešā veidā ietekmē viņu attīstību. Un arī viņu intelekta attīstību, emocionālā intelekta attīstību, viņiem būtībā telefons nav nepieciešams. Tas ir tāds, viņu attīstībai telefons nav nepieciešams, vismaz skolā. Un līdz ar to es, piemēram, neatbalstu, ka telefons mazākajās klasītēs vispār uz skolu būtu jāņem, bet tas nav tikai mans lēmums. Bet kas ir labi šajā vecuma posmā, ka bērniem var mācīt ieradumus saistībā ar telefonu lietošanu. Kam mēs viņus lietojam, kā mēs viņus lietojam, vislabāk arī to savu piemēru rādīt, un ka viņi ņem pretī. Pusauģi jau vairs šito neņem pretī, ja? Tad ir bērni, kas noslēdzas sociālajos tīklos, piemēram, tur Instagramā redz visādas tur ideālās dzīves un var veidoties negatīvas paštāls, trakākos gadījumos ēšanas traucējumi, paškaitējums. Un arī jāņem vērā tas, ka sociālajos tīklos ir super daudz cilvēki un piemēram, bērnu smadzenes agrāk viņas varēja satikt klases biedrus vai draugus, pieņemsim kaut kāds, 20, 30 cilvēki varēja tur kaut kādu viedokli par viņiem izteikt, bet internetā tie ir 1000 un bērnu smadzenes var netikt ar to visu galā. Plus vēl pusauģu smadzenes ir super jutīgas uz sociālām signālēm, un tad kā tas iet kopā, vai ne?
Un, ja ir tāda liela noslēgšanās sociālajos tīklos, jāpadomā, vai tur nenotiek arī mobbings. Un tad ir gameri, ja tie, kas aizraujas ar spēlēm un kuriem dažkārt ir problēmas ar to, ka spēle tiek pārtraukta vai tiek piedzīvots zaudējums, dažkārt uzskata šo par sportu, un jāņem vērā, ka dažkārt tā ir viņu galvenā socializēšanās vieta. Dažkārt ir ārzemju draugi, ar kuriem var spēlēt tikai nakts vidū. Un daži saka, ka šādi viņi pelnīs naudu vairāk par vecākiem. Nu, tādi dažādi jautājumi, kur dažreiz ir grūti atrast pretargumentus, un dažreiz viņi reāli pelna lielu naudu, bet tad tas, ko var mācīt, ir tomēr darīt to pēc iespējas veselīgāk. Šeit augšējā kreisajā stūrītī ir tāda biogaming vietne, ko var paskatīties, ja jums ir mājās gameris, kur māca bērnam, ka arī spēļu spēlētājiem ir jāizvingrojas un jārūpējas par savu veselību un jāiet uz skolu, lai varētu labi spēlēt. Un, protams, ka ir arī dažādi veidi problemātiskas uzvedības internetā, kas saistās ar drošību, mobbingu, izmantošanu, naudas izspiešanu, arī sekstingu, kur ir jāmeklē veidi, kā bērnam palīdzēt, atkal nekauninot viņu, nenosodot viņu, bet meklējot palīdzību un mācot, kā pēc iespējas drošāk darīt lietas. Un, lai to darītu, ir jārunā, un arī jārunā par to, ko tad bērns tajā internetā dara, vai cevišķi jaunākiem bērniem. Nu, mēs tuvojamies noslēgumam pavisam īsi par līdzatkarību. Tas tā tad ir tāds termins, kurš teicu, ka paskaidrošu pašā sākumā. Pateikšu vienkārši piemēru. Pieņemsim, ka ģimenē ir mamma, tētis, bērns, un pieņemsim, ka mamma aizraujas ar recepšu medikamentu lietošanu. Viņai ir iestājies tas atkarības stāvoklis, kur viņa lieto pārmērīgi, viņa piedzīvo dažādas sekas. Iespējams, ka tēvs ir iekļuvis glābēja lomā, viņš mēģina viņu tur vest pie dažādiem speciālistiem, galu galā vest pie prāta un meklē visu laiku mājās tabletes un daļai aizmirst par bērnu. Dažkārt tēvs nevar izturēt šito glābšanu un sāk uzbrukt mammai un teikt, kā tāda un šitāda, ne par vienu nerūpējies, stulba un vēl citiem vārdiem. Viņš iekļūst uzbrucēja lomā un dažbrīd viņš jūtas absolūti bezspēcīgs un nespējīgs situācijai nekā pieiet. Kas tad notiek? Vienam pieaugušam cilvēkam ir atkarība, otram pieaugušam cilvēkam ir līdzatkarība, jo viņš ir atkarīgs no atkarīgā uzvedības. Un viņš staigā pa šeit uzzīmētā 3 stūra virsotnēm. Un tas ir ļoti riskanti. Arī šim līdzatkarīgam cilvēkam bieži vien ir noliegums. Viņš nevar izturēt bez atkarīgā. Viņš dažkārt atmet visu savu dzīvi novārtā, lai paliktu mājās un čekot, ko tas otrs dara. Un, protams, ka tas nekādi nav veselīgi bērnam, jo bērns vienkārši tajā brīdī tiek atstāts novārtā, un ja viņš redz vardarbības starp vecākiem, tā jau defaultā ir emocionāla vardarbība pret bērnu. Un šim cilvēkam, kas ir līdzatkarīgā lomā, arī ir nepieciešama palīdzība. Līdzīgi kā atkarīgajiem, viņam ir jāmāc apzināties, kas ar viņu notiek, un jāmāc iziet no šī 3 stūra. Kas nozīmē pieņemt situāciju, atpazīt, kas notiek, un kāpt no viņa ārā. To māca speciālisti. Un visbeidzot par to, kas tad palīdz cilvēkam, kuram ir atkarība vai kuram ir problemātiska lietošana, ir nepieciešams labs pamatojums, kāpēc pārtraukt vai kāpēc mainīties. Ir nepieciešams atbalsts, nevis noniecināšana. Tas atbalsts var būt ļoti daudzveidīgs, dažādas konsultācijas, dažkārt arī medikamenti. Mūsdienās arī visādas lietotnes ir, kas var palīdzēt, dažādas nodarbes, ko likt atkarīgās uzvedības vai lietošanas vietā. Vēlams neviena, bet vairākas, jo, ja cilvēks, piemēram, lieto alkoholu un ir izlēms atmest un pēc tam kļūst par darboholiķis, tas nav labi. Ir labāk, ja viņš tā vienas lietas vietā ievieto vismaz 3 citas, jo tad ir iespēja izvēlēties, un ja vienā neiet, iespējams pārējās 2 ir tīri ok, un tas balansē to
aburtā loka veidošanās risku. Protams, arī pašizglītošanās par emocijām un vajadzībām un triggeriem un vēl visu kaut ko. Par noteikti svarīgas arī fiziskas aktivitātes, miegs, uzturs, visas pamatvajadzības, kas cilvēkiem ir svarīgas. Piemēram, ja drusku par miegu, tad tas, ko alkohols dara, viņš mazina to sapņu miegu, kurā mēs redzam spilgtus sapņus. Un sapņu miegs ir tas, kas palīdz mums noregulēt emocijas, salikt atmiņas pa plauktiņiem un iedomājieties, kā tas ietekmē bērnu. Ja bērnam nav tā sapņu miega, viņš nesaregulē savas emocijas un nesaliek domas pa plauktiņiem, un plus vēl viņam smadzenes nav attīstījušās, tad viņš nākamajā dienā var lietot atkal, lai vienkārši aizmirstos no šitā. Protams, ka visas aktivitātes un vielas arī prasa naudu, līdz ar to var uzlikt mērķi, kā tērēt iekrāto, jeb neiztērēto naudu, svinēt mazos mērķus, jo ja cilvēkam ir atkarība, tad to uzreiz nogriezt ir gandrīz neiespējami. Un, protams, vajadzīgs arī laiks, kas palīdz darbā ar bērniem un jauniešiem, sadzirdēt viņus. Tiešām sadzirdēt viņus, runāt ar viņiem cieņpilni, redzēt, ka tur apakšā ir bērns, nevis sliktais briesmonis. Skatīties, kā samērīgi rēģēt uz situāciju, nesniegt par daudz informācijas, atzīt, ka nevienmēr var palīdzēt tā, kā gribētos, un meklēt palīdzību, dalīt atbildību, lai nesat vieni paši, ja nu grūtības ir samilzušas. Un atcerieties, ka bērnos un jauniešos ir daudz potenciāla. Tas, ka viņiem smadzenes ir elastīgas, nozīmē, ka viņiem arī elastīgāk var palīdzēt nekā cilvēkam, kas, piemēram, dzer 30 gadus. Ir arī tāda forša metode motivējošā intervēšana. Šeit es tikai ieskicēšu viņu, bet būtībā uzsvars tiek likts, kas ir tas, ko bērns iegūst. Un tad izrietot no tā, meklēt citus veidus, kā bērns var iegūt to, ko viņš vēlas iegūt. Un saistībā ar problēmām cilvēki atrodas dažādos posmos. Dažkārt ir tāds posms, kur vispār man neatiecas, ko tur runā par tiem alkoholiķiem, kas tur guļ uz ielas sniegā vai kaut kur, bet kaut kā jau viņi tur nokļuva, vai ne? Par to arī var runāt. Tad cilvēks var pāriet pārdomu posmā, kur viņš aizdomājas, ka kaut ko var mainīt, visbeidzot arī pieņem lēmumu kaut ko mainīt, sāk kaut ko mainīt, atzīst, ka nevienmēr tas ir viegli, dažreiz krīt atkritienā, un tad jāsāk viss no sākuma. Un šī metode palīdz speciālistiem, var arī vecākiem palīdzēt, kā runāt katrā no šiem posmiem, jo tur ir drusku citas lietas, un ieliku arī resursi, kur latviski var par to palasīt. Un visbeidzot arī, grūtākos gadījumos ir jātaisa drošības plāns. Drošības plāns, ko piemēram darīt, ja ienāk galvā domas par lietošanu. Ko var darīt es pats, ja es pats netieku galā, kuriem cilvēkiem es varu sazināties, kādā formātā es varu sazināties, kuros laikos varu sazināties. Un ja tie cilvēki nav pieejami, pie kā es vēl varu vērsties, dažādi krīzes tālruņi, šeit ir ielikusi dažus no tiem, dažādi speciālisti. Šeit ir resursi gan pusaudžiem, gan pieaugušajiem. Tā kaut kā. Un te ir dažādi resursi arī vecākiem, kur varēs iet paskatīties. Nav viss jālasa, protams, bet ja ir kaut kas no šī visa aktuāls jums, tad lūdzu ņemiet. Ok. 42. Ok. Esmu gatava jautājumiem. Ja tādi ir, komentāriem, iebildēm, prezentācijas daļu esmu noslēgusi. Ieskatīšos čatā.